No pagājušā gadsimta ir daudz pazudušu cilvēku gadījumu, kas ir pārauguši individuālu traģēdiju robežas un kļuvuši par ilgstošām mīklām, kas ne tikai atstājušas ģimenes meklējuma atbildes, bet arī turpina izaicināt pat izcilākos izmeklētājus. 10. vietā. 1988. gadā Dominika Arduēna, sieviete, kuras saknes meklējums Parīzē, Francijā, nolēma pārcelties uz Somiju. Viņa tur atrada darbu kā gide Somijas lapzemē un saglabāja dubultpilsonību. Pēc pašas biogrāfijas viņai bija visai raiba dzīve. Viņa uzauga Alpos pēc tam, kad agrā bērnībā bija kļuvusi par bārēni. Viņai it kā tika diagnosticēts vēzis, no kura viņa atvesaļojās. Tomēr tikai daudz vēlāk tika noskaidrots, ka šis īsais dzīves stāsts bija izdomāts. Neskatoties uz to, ka viņa bija izdomājusi savu pagātnes stāstu, Dominika joprojām bija cienījama persona, kuru pieķērās vienam mērķim un negrasījās no tā atteikties. Un šis mērķis kļuva par negaidīto fonu viņas dīvainajai pazušanai, kas joprojām nav atrisināta. Dominika vēlējās kļūt par pirmo sievieti pasaulē, kura viena pati sasniedz ģeogrāfisko ziemeļpolu un to pārslēpo. 2001. gadā viņa uzsāka šo misiju, un tajā pavasarī sasniedza magnētisko ziemeļpolu. 2003. gadā viņa devās uz ģeogrāfisko ziemeļpolu, taču nespēja pārvarēt nežēlīgo reljefu. Viņa izglāba no sniegotās ainavas, taču pirms tam dažus viņas kāju pirkstus skāra apsaldējumi, kā rezultātā tie vēlāk tika amputēti. Taču Dominika neapstājās, un 2004. gada martā, 43 gadu vecumā, viņa devās savā otrajā mēģinājumā kļūt par pirmo sievieti, kas vienatnē ar slēpēm sasniedz ziemeļpolu. Viņas bāze atradās Ziemeļsomijā, kur viņas ilgadējais draugs Toma Jantinens strādāja par Somijas Brīvdabas asociācijas izpilddirektoru. 5. martā Dominika devās no Arktičeskas raga Sibīrijā, lai dotos uz ģeogrāfisko ziemeļpolu, šķērsojot ledus cepuri. Viņa paņēma līdzi modernās sakaru tehnoloģijas un pietiekami daudz pārtikas, lai izdzīvotu 17 dienas. Lai sasniegtu savu galamērķi, viņai bija jāšķērso nelīdzens sniegots apvidus ar nežēlīgi zemām temperatūrām un jāērējas ar kajaku starp ledus gabaliem. Tomēr diena pēc ceļojuma sākuma viņa pēkšņi zaudēja sakarus ar savu bāzi. Sakaru trūkums izraisīja tūlītēju meklēšanas un glābšanas operāciju, glābšanas helikopteram riņķojot virsū un cerot atrast jebkādas viņas pēdas. Lai gan viņi neatrada Dominiku, glābēji tomēr atrada citu ceļotāju, Frederiku Šimāru Bedē, kurš bija pazudis dienu iepriekš citā misijā. Nākamajās dienās komandas atgriezās maršrutā, pa kuru, kā uzskatīja, bija devusies Dominika, taču viņi palika tukšām rokām. Meklēšanas darbi tika pārtraukti līdz mēneša beigām. Pēc viņas pazušanas draugi un kolēģi atklāja, ka viņas stāsts par alpīnismu nebija patiess, un viņiem izdevās atrast gan viņas māsu, gan tēvoci. Pēc ģimenes locekļu teiktā, Dominika iepriekš jau bija pazudusi, lai gan viņi neskaidroja, kādos apstākļos tas noticis. Šie radinieki uzskata, ka viņa joprojām ir dzīva un iespējams vienkārši dzīvo citur. Dominikas onkulis ir citēts, sakot, ka viņa varētu būt sākusi jaunu dzīvi un iespējams dzīvo Krievijā. Nav zināms, kādā apģērbā toreiz 43 gadus vecā sieviete bija pazušanas brīdī, taču viņu var viegli atpazīt pēc trūkstošajiem kājpirkstiem, kas tika amputēti pēc apsaldējumiem. Viņai ir zilas acis, un pazušanas brīdī viņai bija īsi blondi mati. Informāciju par viņu var nodot tuvākajā vietējā policijas iecirknī vai šerifa birojā. 9. vietā. Kirka von Akermāna iesaiste militārajā un izlūkošanas dienestā šķiet sākās 90. gados, kad viņš dienēja ASV armijā kā krievu valodas speciālists. Viņš bija arī izlūkošanas virsnieks ASV gaisa spēkos, kur ieņēma NATO izlūkošanas direktora vietnieka amatu Kosovā. Kirks kļuva par apbalvotu amatpersonu par savu iesaisti operācijās ienaidnieka teritorijā. Tieši vienas no savām dienesta misijām laikā 37 gadus vecais Kirks 2003. gadā tika uzskaitīts kā pazudis bez vēsts. Bija oktobris, un Kirks, kurš bija aizsardzības departamenta līgumdarbinieks, strādāja uzņēmumā Ultra Services, kas atradās Stambulā, Turcijā. Viņš tika nosūtīts uz Tikritu, Irākā, kā daļa no operācijas Irākas brīvība, kļūdaina plāna, kuru vajāja dažādas problēmas. Dažas no šī projekta problēmām bija politiska iejaukšanās, nereālas cerības un nopietns karavīru trūkums. Kirks ir uzskaitīts kā pazudis 2003. gada 9. oktobrī, kad viņa transporta līdzeklis tika atrasts pamests uz ceļu starp Kirkūku un Tikritu. Dažas minūtes pirms automašīnas atrašanas Kirks piezvanīja savam kolēģim Ryanam Manelikam un paskaidroja, ka viņam ir pārdurts riepa un nepieciešams domkrats.
Ieradoties notikuma vietā, lai palīdzētu, Kērks nekur nebija atrodams. Viņa pamestajā automašīnā atradās visa viņa aparatūra, tostarp satelīta tālrunis, dators un portfelis, kā arī nepieskatīti $40,000 skaidrā naudā. Lielo iepirkumu krāpšanas nodaļa ASV armijas krimināla izmeklēšanas dienestā USACIDC izmeklēja gan Kērka pazušanas lietu, gan arī nelaimīgu incidentu ar Maniliku, kas notika tikai 2 mēnešus iepriekš. Pēc Manilika tēva teiktā, viņš bija saņēmis e-pastu no sava dēla, kurā viņš lika noprast, ka viņam bija aizdomas, ka viņa kolēģi uzņēmumā Ultra Services, kura mājaslapā tika apgalvots, ka ar Pentagonu veikti darījumi $14 miljonu apmērā, varētu būt iesaistīti kādās krāpnieciskās darbībās ar ASV armijas par līgumiem atbildīgajām amatpersonām. Manilika rakstītajā e-pastā varēja noprast, ka viņš baidās par savu dzīvību, taču viņš nenorādīja iemeslu. Sid iespējams nevarēja apstiprināt, vai Kirks bija gājis bojā, pieņemot, ka viņš varētu būt neveiksmīgs nolaupīšanas upuris, kas varēja būt vai nebūt saistīta ar Manilika lietu. Turklāt izmeklētāji nav snieguši nekādu papildu informāciju, ņemot vērā, ka lieta ir augsta līmeņa un joprojām tiek izmeklēta. Kirks kopš operācijas Tuksneša vētras sākuma ir uzskaitīts kā viens no 5 pazudušajiem vīriešiem, kuri bija aizsardzības departamenta līgumdarbinieki. Viņa pazušana joprojām ir strīdu avots. Viņa raksturo kā baltādainu vīrieti no Mosbīčas, Kalifornijā. Viņam palika sieva un 3 bērni, un viņš bija Seabell Systems vadītājs San Mateo, Kalifornijā. Izmeklēšana par viņa pazušanu joprojām turpinās, un informācija par viņu jānodod tuvākajai policijas iestādei vai FBI birojām. 8. vieta. Starp brāļiem un māsām stāv Imakulāta Mērija Bazila, Kanādas pamatiedzīvotāja, dzimusi Patricijai un Samuēlam. Viņai ir 3 brāļi – Niks, Pēteris un Trevis, kā arī 3 māsas – Kristala, Ida un Samanta. Pēc tuvinieka teiktā Imakulāta, kuru bieži dēvēja par Maki, bija tuvāka ar savām 2 jaunākajām māsām – Kristalu un Idu, kuras viņu raksturoja kā gādīgu cilvēku. Viņa palīdzēja kā vien spēja, kad kāds viņai to lūdza. Maki piedzima 1985. gada 8. decembrī, Romas katoļu bezvainīgās ieņemšanas svētku dienā, kas, domājams, ietekmēja viņas vārda izvēli. Viņa uzauga audžu ģimenēs kopā ar savām jaunākajām māsām, kas veicināja viņu nesaraujamo saikni. Tuvinieki viņu raksturoja kā introvertu cilvēku, un viņa reti apmeklēja ballītes, nedzēra un nelietoja narkotikas. Tā vietā viņa labprātāk uzturējās mājās, tīrīja, dekorēja vai pavadīja laiku internetā un kopā ar savu mazo dēlu. Tieši šīs introvertās uzvedības un piesardzīgās personības dēļ viņas ģimene bija apjukusi, kad uzzināja, ka 2013. gadā viņa viena pati bija devusies uz ballīti, notikumu, kas kļuva par negaidītu fonu viņas pazušanai. Tās bija 13. jūnijas, kad Mekija pameta savu māju un devās uz Tači rezervātu, lai apmeklētu mājas ballīti. Nav publiski zināms, kas vēl tajā vakarā bija sapulcējušies, un tikai 2 cilvēki ir publiski nosaukti vārdā. Viens no šiem cilvēkiem bija Keats, Mekijas brālēns, ar kuru viņa satikās tajā naktī. Tāpat ziņots, ka viņa tika redzēta kopā ar vīrieti vārdā Viktors, kurš arī bija pazīstams ģimenei. Apmēram pusnaktī, 14. jūnijā, Mekija kopā ar Viktoru un Kītu pamet ballīti, lai dotos uz kādu būdiņu netālu no kuja, lai paņemtu sarkanu skārdu. Viņi brauca kopā baltā un zilā kravas automašīnā, un tieši šī brauciena laikā, nezināma apstākļu dēļ, Imakulāta Bazila pazuda bez vēsts. Šī bija pēdējā reize, kad kāds viņu redzēja vai saņēma no viņas kādu ziņu. Tiek apgalvots, ka Viktors tika redzēts taču pēc 10 stundām, un viņa apģērbs bija slapjš līdz pat krūtīm. Tajā pašā dienā Makija neatbildēja uz telefona zvaniem no savas satrauktās māsas. Un 3 dienas vēlāk, pēc vairākiem zvaniem dažādiem cilvēkiem, kuri viņu pazina, ģimene ziņoja RCMP par viena bērna mātes pazušanu. Izmeklējot lietu, RCMP nopratināja Kītu un Viktoru, kuri apgalvoja, ka braucot pa Leo Creek Forest Service Road, viņi iekļuva avārijā. Stāstu apstiprināja fakts, ka kravas automašīnas detaļas tika atrastas pie koka šajā apgabalā. Viņi apgalvoja, ka pēc notikušā Makijs no viņiem atdalījās. Abi vīrieši tika pakļauti poligrāfa pārbaudēm un tiesu ekspertīzei. Nekas aizdomīgs netika atrasts, un abi bija atsaucīgi. Karaliskā Kanādas jātnieku policija uzsāka meklēšanas operāciju 1 nedēļu pēc tam, kad sieviete tika izziņota par pazudušu. Viņi pārmeklēja teritoriju gan uz zemes, gan no gaisa, izmantoja izsekošanas suņus, taču nekas netika atrasts. Pazušanas brīdī Imakulāta bija ģērbusies pelēkās jogas biksēs, baltās kurpēs un melnā džemperī ar kapuci ar kļavas lapas attēlu priekšpusē. Viņa paņēma līdzi tumši zilo iPod Shuffle un baltas austiņas.
Neviens no šiem priekšmetiem nav atrasts tajā apgabalā, no kura viņa, kā tiek uzskatīts, pazuda. Kad ziņas par šo lietu izplatījās, vairāki cilvēki pieteicās apgalvojot, ka ir viņu redzējuši. Imakulāte pazuda apgabalā, kas tiek uzskatīts par daļu no Asaru šosejas. Viņas lieta seko pēc viņas māsīces Bonijas Marijas Džozefas pazušanas, kura pazuda tādā pašā veidā vairākus gadus iepriekš. Imakulātai ir vidēja garuma melni mati un brūnas acis. Viņas augums ir 5 pēdas 5 colas un svars apmēram 125 mārciņas. Informāciju par viņas pazušanu vai atrašanās vietu var nodot Fort St. Jamesa karaliskajai Kanādas jātnieku policijai. 50-996-8269. 7. numurs. Todd Tran Harriman dzīvoja patiešām neticamu dzīvi. Viņas saknes bija saistītas ar Vietnamu, kur viņa piedzima 1944. gada februārī. Viņa uzauga valsts dienvidu reģionā, kur tika audzināta Taininā, pilsētā netālu no Saigonas. Viņas mājas atradās Saigonas upes krastā, un šī ainava vēlāk dzīvē viņai radīja īpašu pieķeršanos dzīvei ūdensmalā. Kad viņai bija 22 gadi, viņa dzemdēja savu pirmo dēlu, Minu. Tajā pašā gadā viņa zaudēja savu vīru Vietnamas kara dēļ, un 2 gadus vēlāk, 1968. gadā, viņa iepazinās ar amerikāņu karavīru Clintonu Harrimanu, ASV tirzniecības flotes virsnieku. Clintons un Tota iemīlējās no pirmā acu skatiena un apprecējās tradicionālā Vietnamas ceremonijā. Kopā viņi uzcēla māju Tainīnas laukos, kur viņiem piedzima meita vārdā Tu Honga. Tomēr kara dēļ pārim bija jāizdomā plāns, kā meiteni nogādāt drošībā, jo viņas pusvietnamiešu, pusamerikāņu izcelsme padarīja viņu par mērķi. Šie centieni lika ģimenei pārvietoties no vienas vietas uz otru, tostarp uz klinšainajām Kasko līča pludmalēm Meinā un Meksikas līča seklumiem, saglabājot dzīves pie ūdens motīvu, kur viņi dzīvoja krāsainu un laimīgu dzīvi. Tot brīvprātīgi strādāja bēgļu slimnīcās kā vietnamiešu tulks. Viņi labi pelnīja un pat apsvēra iespēju iegādāties papildu nekustamo īpašumu Teksasā, cerot kļūt par namīpašnieci un satuvināties ar savu nu jau pieaugušo dēlu un mazbērniem. Māja, kur viņa apsvēra iegādāties, atkal sniegtu viņai lielisku skatu uz okeānu. Viņa bija sajūsmā par pārcelšanos uz vietu, kur varētu atjaunot saikni ar savu ģimeni, un viņa ar nepacietību gaidīja iespēju veidot jaunus kontaktus. Viņa sapņoja mācīt saviem mazbērniem makšķerēt un atrastu veidu, kā dot ieguldījumu vietnamiešu kopienā savā jaunajā pilsētā. Taču Totai šī iespēja nekad netiks dota. Tas bija 2001. gada vasarā, kad 57 gadus vecā Tota izplānoja maršrutu starp League City, kur viņa bija apciemojuši savu dēlu, un Korpusu Kristi, Teksasā, kur viņa meklēja īpašumu iegādēji. Viņas plāns bija doties pa ainavisko maršrutu pa Highway 35, meklējot potenciālas mājas. Viņa pameta savu dēla mājas ap 5:00 no rīta, 2001. gada 12. jūlijā, ar savu 1995. gada Lincoln Continental automašīnu, kurai bija personalizēta Floridas numurzīme ar uzrakstu Poci. Uz automašīnas aizmugurējā bufera bija neliela kvadrātveida uzlīme ar uzrakstu PJC, kā arī priekšpusē bija jūras spēku SEAL emblēma. Aptuveni 8:30 no rīta, 3,5 stundas pēc viņas aizbraukšanas, viens no Totsas draugiem mēģināja piezvanīt uz viņas mobilo tālruni. Tas zvanīja 4 reizes, pirms tika pāradresēts uz balss pastu, kas norādīja, ka ierīce bija ieslēgta. 10:30 draugs mēģināja viņai atkal piezvanīt, un šoreiz zvans uzreiz tika pāradresēts uz balss pastu, kas nozīmē, ka ierīce tagad bija izslēgta. Līdz tam vakaram, joprojām neko nebūdam dzirdējuši no viņas ģimenē un draugos radās bažas. Viņas dēls beigās piezvanīja uz vietu, kur viņa māte bija plānojusi palikt tajā naktī, taču izrādījās, ka Tota tur nekad nebija ieradusies. Nākamajā dienā sieviete tika pieteikta kā pazudusi vietējā policijas iecirknī. Starp League City un Korpus Kristi tika veiktas plašas meklēšanas, taču šie centieni nav devuši nekādas norādes par Tota pazušanu. Arī Lincolna automašīna nekad nav tikusi atrasta un joprojām ir tikpat noslēpumaini pazudusi kā Tota. Gadu gaitā par pazušanu ir parādījušās tikai dažas detaļas, taču neviena no šīm pavadieniem nav devusi rezultātus. Starp Teksasu un Floridu ir bijuši vairāki neapstiprināti ziņojumi par Totas redzēšanu. Akuliecinieki arī ziņojuši, ka viņu redzējuši kopā ar kādu neidentificētu afroamerikāņu vīrieti. Viņu raksturo kā slaidu, un tolaik viņš izskatījās pēc vīrieša 20 ar kaut ko gados. Viņu redzēja braucam Houstonas apkaimē dienā, kad Tota pazuda, un viņš ir uzskaitīts kā iespējamais aizdomās turamais šajā lietā. Saskaņā ar League City policijas departamenta sniegto informāciju ir aizdomas par noziedzīgu nodarījumu. Tota Trana Harrimana ir aziātu sieviete ar sirmiem melniem matiem un brūnām acīm.
Viņa ir vietnamiešu izcelsmes, un viņai ir rētas uz vēdera. Viena no tām ir pēc ķeizargrieziena, bet otra pēc histerektomijas. Viņa arī mēdz nēsāt brilles. Pazušanas brīdī viņai uz kreisās rokas bija 7 zelta aproces, dimanta kulons kaklā, krekls, šorti un sandalas. Informāciju par viņas pazušanu var nodot League City policijai pa tālruni 28 133 22 566. Sestais numurs. Par Chassities Reedes pagātni un personīgo dzīvi publiski nav daudz zināms. Viņa dzimusi 1978. gada 22. augustā un 2002. gadā dzīvoja Little Rockā, Arkansasā. Viņa ir ļoti mīlēta savas ģimenes locekle un bija tuva ar saviem brālēniem un māsīcām. Draugi un ģimene viņi dažkārt iesauca par Putinu. Tika arī teikts, ka viņai ir kāda veselības problēma, lai gan nav precizēts, kāda tieši ir šī problēma. Chassities stāsts sākas 2002. gada 26. oktobrī, kad viņa piezvanīja ģimenes locekli no Greenwoodas, Mississippi. Viņa informēja savu radinieku, ka atrodas Greenwoodā un plāno doties uz Scoobu, Mississippi. Viņa arī norādīja, ka iespējams apstāsies Meridianā, kas atrodas ceļā uz Scoobu. Viņa tur apciemotu dažus savus brālēnus un māsīcas, taču pēc šī telefona zvana šķiet, ka neviens viņu vairs neredzēja un nedzirdēja. 24 gadus vecā sieviete ceļoja ar Tirkijas zilu 1998. gada 4-durvju Ford Contour, kad viņa pazuda. Nav skaidrs, vai viņa jebkad nonāca pie savas brālēna mājās, kas apgrūtina meklēšanas vietas noteikšanu. Vai nu viņa pazuda starp Greenwoodu un Meridiānu, vai arī starp Meridiānu un Scoobu. Viņa varēja arī pazust, dodoties atpakaļ uz mājām Little Rockā. Šķiet, ka nevienā no šīm vietām ar Chassity neviens nav kontaktējies, un nav arī bijis nekāda iespējama Chassitijas vai viņas automašīnas novērojumu. Varas iestādes ir pārmeklējušas apkārtni un maršrutu, pa kuru viņuprāt jaunā sieviete bija devusies, taču viņiem nav nekāda pavadiena par viņas atrašanās vietu. Viņas transportlīdzeklis ar Arkansasas numura zīmēm nav ticis redzēts kopš viņas pazušanas dienas, un viņas lieta joprojām nav atrisināta. Viņa ir iekļauta apdraudēto bezvēsts pazudušo personu sarakstā. Neviena persona nav nosaukta par aizdomās turamo viņas pazušanā, un līdz 2026. gadam nav ziņots arī par viņas redzēšanu vai jebkādiem pavadieniem. Chassity tagad būtu 47 gadus veca, ir zināms, ka viņai ir veselības problēmas, un viņa izmanto savu iesauku Putina kā uzvārdu. Viņu raksturo kā afroamerikāņu sieviete ar melniem matiem un brūnām acīm. Viņas augums ir apmēram 5 pēdas 7 colas un svars apmēram 320 mārciņas. Abas viņas ausis ir caurdurtas, un laikā, kad viņa pazuda, viņai mugurā bija zaļas elastīgas bikses un balts krekls. Izmeklēšanu veids Kemperas apgabala šerifa birojas, un ar viņiem var sazināties pa tālruni 601 753 2255. Numurs 5 Hatis Trubačulu, dzimusi Turcijā 1977. gadā un 1993. gadā kopā ar ģimeni pārcēlās uz Kanādu. Viņa apprecējās jaunībā, taču šī laulība drīz izjuka. Pēc dažiem gadiem viņa apprecējās vēlreiz, taču arī šī laulība neilga. Taču neviena no šīm neveiksmīgajām attiecībām viņa neatturēja no mīlestības meklējumiem. Tas notika 2008. gadā Ziemassvētku ballītē, kad viņa iemīlējās 29 gadus vecajā Rizā Hosā, kur viņa satika tajā dienā. Viņa ātri iesaistījās romantiskās attiecībās, un turpmākajos mēnešos Hatis vairāk kārt devās uz Ņujorku, kur dzīvoja Riza. Tajā laikā, kad pāris bija sadarinājušies, izrādījās, ka Riza bija precējusies ar amerikānieti vārdā Vinsoma Angela Peresa, taču Hatisam tika teikts, ka viņi ir šķiršanās procesā. Vai tas ir patiesi vai nav skaidrs. Nākamajā gadā, 2009. gadā, 32 gadus vecā sieviete pazuda, dodoties uz Ņujorku apciemot savu draugu, ar kuru viņai bija attiecības no attāluma, kurš sākotnēji bija no Turcijas. Hatis atstāja savas ģimenes mājas Toronto, Kanādā, 13. jūnijā, plānojot satikties ar Risu un pavadīt ar viņu vairākas dienas. Viņa pēdējo reizi redzēja viņas brūnajā 2007. gada Toyota Corolla, braucot pa Bloor Street West un Lansdowne Avenue, Toronto. Viņa nekad neatgriezās Kanādā, un par viņu vairs nekas nav dzirdēts. Vairākas dienas pēc viņas aizbraukšanas, 21. jūnijā tika ziņots par pamestu transportlīdzekli Johna F. Kennedy starptautiskajā lidostā Ņujorkā. Mašīna bija Toyota Corolla ar Ontario numura zīmēm. Tā piederēja pazudušajai sievietei, un pēc tam, kad tika ziņots par viņas pazušanu, likumsargi nekavējoties sāka izmeklēt lietu. Viņi pārbaudīja bankas kontus, mobilā tālruni ierakstus un Facebook, taču nekas no tā nebija bijis aktīvs kopš viņas pazušanas. Tika arī atklāts, ka aviobiļete uz Turciju viņas vārdā tika nopirkta tajā pašā dienā, kad viņas transportlīdzeklis tika atrasts lidostā. Taču pazudusī sieviete nekad neiekāpa šajā reisā vai jebkurā citā, un nav arī nekāda ierakstu par viņas ieceļošanu Turcijā.
Rīsā, turku imigrante, kura strādāja par metinātāju tērauda rūpnīcā Long Islandā, pameta Amerikas Savienotās valstis neilgi pēc viņas pazušanas 30. jūlijā. Viņš devās uz savu dzimto valsti ar vienvirziena biļeti. Viņa sieva Andžela pazuda tieši tajā pašā laikā. Dīvaini, bet Andželas transporta līdzeklis tika atrasts pamests tajā pašā lidostā, kur Hatisa automašīna 4 mēnešus pēc tam, kad viņas vīrs devās uz Turciju. Vēlāk viņa tika atrasta nelabvēlīgos apstākļos, kas lika policijai izsludināt Risu Hosu par izmeklēšanu interesējošu personu, gan viņas, gan Hatisa pazušanas lietā, jo tika pamatoti aizdomas par noziedzīgu nodarījumu. Taču iespējamais aizdomās turamais tagad ir miris. Izmeklētāji neuzskata, ka Hatisa jebkad būtu pametusi Ņujorku, taču norādes par to, kur viņa varētu būt nonākusi, ļoti trūkst. Viņas pazušana joprojām nav atrisināta, un viņa ir klasificēta kā apdraudēta un bezvēsts pazudusi. Viņa tiek raksturota kā baltādaina sieviete ar melniem plecu garuma matiem un brūnām acīm. Viņas augums ir 155 cm un svars 59 kg. Teikts, ka viņai ir neliela rēta uz kreisā vaiga, un pēdējo reizi viņa tika redzēta valkājot baltas bikses, baltu kreklu un melnas augstpapēžu kurpes. Informāciju par Hatisa pazušanu var nodot Toronto policijas bezvēsts pazudušo personu nodaļai, zvanot pa tālruni 41 68 087 111. Padomus var iesniegt arī tiešsaistē vietnē 222tips.com vai Toronto policijas dienesta Facebook lapā. Numur 4. Nabaga Svā. Viņas lieta ir viena no daudzajām pazušanām, kurām diemžēl trūkst informācijas, kas noved pie lietas strupceļa. Un tas piespiež izmeklētājus paļauties tikai uz sabiedrības palīdzību, kas savukārt paļaujas uz sniegto informāciju. Kuras lietā tomēr ir norādīta tikai pamatinformācija. Par viņas izcelsmi, audzināšanu, saknēm vai personīgo dzīvi nav daudz zināms. Sabiedrībai ir sniegts pamata apraksts par pazudušās sievietes izskatu un galveno notikumu chronoloģiju, kas noveda pie viņas pazušanas. Informācijas trūkums tomēr nenoliedz faktu, ka viņa ir pazudusi persona, kuras lieta būtu jāizskata. Tās bija 2002. gada 12. marts, kad Pūra, kur tajā laikā bija 22 gadus veca, pēdējo reizi tika redzēta Minneapolē, Minnesotas štatā. Nav skaidrs, kādos apstākļos viņa atradās šajā apgabalā, vai viņa tur dzīvoja, bet tieši no šejienes viņa pazuda un kopš tā laika nav redzēta vai dzirdēta. Nedēļu pēc tam, kad viņa tika izsludināta par pazudušu, viņas transporta līdzeklis, par kuru nav pieejams apraksts, tika atrasts pamests. Nav ticis publiskots, kur vai kā transporta līdzeklis tika atrasts, bet pazudusī sieviete tajā vai tā tuvumā nebija. Ar transporta līdzekļa atrašanu Pūras lietas notikuma chronoloģija beidzas, un Bruklinas centra policijas departaments turpina izmeklēšanu, paļaujoties tikai uz pavadieniem. Izmeklētāji nevar noteikti pateikt, kādā apģērbā viņa bija pazušanas brīdī, taču tagad viņai būtu 46 gadi, un viņa ir pazudusi jau 24 gadus. Viņa tika raksturota kā aziātu izcelsmes sieviete, kurai pazušanas brīdī bija melni mati un brūnas acis. Viņas augums bija no 4 pēdām 9 colām līdz 4 pēdām 11 colām, svars no 110 līdz 120 mārciņām, un tika teikts, ka uz apakšējiem plakstiņiem viņai bija uztetovēta zila acu kontūrlīnija. Mati bija nedaudz garāki par pleca garumu pazušanas brīdī. Informāciju par viņas pazušanu un atrašanās vietu var nodot Bruklinas centra policijas departamentam pa tālruni 763 56 933 33. 3. Aizrautīgs dabas mīļotājs, pieredzējis pārgājienu cienītājs, pensionēts gaisa spēku ģenerālmajors. Šie ir tituli, kas raksturo Viljama Nīla Makaslīna dzīvi, astronautikas inženieris un bijušais gaisa spēku pētniecības laboratorijas komandieris. Militārās karjeras laikā Viljams 2007. gadā tika norīkots uz Pentagonu, kur viņš vadīja kosmosa iepirkuma nodaļu gaisa spēku sekretāra birojā. 2009. gadā viņš tika paaugstināts par īpašo programmu direktoru aizsardzības iepirkumu tehnoloģiju un loģistikas birojā. Šajā amatā viņam bija pilnīga piekļuve Amerikas visjutīgākajai informācijai, tostarp zināšanām, programmām un neatklātām spējām. Par saviem nopelniem Viljams ir saņēmis vairākus apbalvojumus un godalgas, tostarp bronzas dienesta zvaigzni, vairākus ozolapu kopumus, šaujamieroču eksperta šaušanas lentu un apvienotās izcilības vienības apbalvojumu. Pēc savas militārās karjeras Viljams sāka strādāt uzņēmumā Applied Technology Associates kā tehnoloģija direktors. Viņa darba vieta atrodas Albuquerque, Ņūmeksikā, kur viņš arī dzīvo. Viljams pazuda šī gada sākumā un ir uzskaitīts starp 11 zinātniekiem, kuri kopš 2024. gada vidus ir neizskaidrojami pazuduši. Katram no šiem pazudušajiem cilvēkiem ir augsta līmeņa drošības pielaides, kas padara viņu pazušanu īpaši satraucošu.
Saskaņā ar oficiālajiem ziņojumiem, 68 gadus vecais vīrietis 2026. gada 27. februāra rītā izgāja no savām mājām Albukerkē, atstājot aiz sevis vairākas personīgās mantas, tostarp brilles ar dioptrijām, valkājamās ierīces un mobilo tālruni. Kopš tā laika viņš nav redzēts vai dzirdēts. Tačā pašā dienā New Meksikas Bernalillo apgabala šerifa birojas izsludināja Silver Alert brīdinājumu Viljama meklēšanai. Ziņojumos norādīts, ka nav zināms, kur viņš devās vai kādā apģērbā viņš bija, kad aizgāja. Pārmeklējot māju, izmeklētāji konstatēja, ka trūkst dažu lietu, tostarp pārgājienu zābaku, sarkanas mugursomas, makas, kā arī 38. kalibra revolvera un tā ādas maksts. Tika uzsākta apkārtnes meklēšanas operācija, un viņu māju ieskāva klintis un kanjons, kurus rūpīgi pārmeklēja ar infrasarkano kameru aprīkoti helikopteri. Komandas naktī lidinājās virs teritorijas, cerot, ka viņu tehnoloģijas varētu uztvert siltuma pēdu. Tomēr siltie pavasara laikapstākļi padarīja reljefu viņiem nelabvēlīgu. Visa kalna virsma bija uzsilusi, tāpēc bija grūti atšķirt klints siltuma no cilvēka ķermeņa siltuma. Neskatoties uz visiem pūliņiem, Viljama pēdas nav atrastas. 8 dienas vēlāk izmeklētāji netālu no mājas, no kuras Viljams, kā tika ziņots, pazuda, atrada pelēku ASV gaisa spēku džemperi, taču viņa ģimene vēl nav apstiprinājusi, vai tas piederēja viņam. Balstoties uz izmeklēto, amatpersonas nevar pateikt, kāpēc Viljams izvēlējās pamest savu dzīvesvietu vai kāds cits bija iesaistīts. Viņi ir pārbaudījuši arī vairākas stundas novērošanas kameru ierakstu, taču arī tas izrādījās bezjēdzīgi. Oficiālie ieraksti par Viljama pazušanu liecināja, ka viņš bija piedzīvojis garīgu apmulsumu, un viņam bija nenoskaidrota medicīniska problēma. Tieši šī iemesla dēļ viņš atkāpās no vairākām grupām, no kurām lielākā daļa bija zinātniski orientētas. Neskatoties uz iespējamu kognitīvo spēju pasliktināšanos, Viljams tika raksturots kā visinteliģentākais cilvēks telpā, kurš bija arī ļoti spējīgs. Viņa pazušana neapšaubāmi nav raksturīga viņam. Kopš šī gada aprīļa šīs pazušanas ir nodotas Baltānama izmeklēšanai kā daļa no plaša mēroga izmeklēšanas par notikumiem, kuros pazūd personas ar augsta līmeņa drošības pielaidi, no kurām lielākā daļa joprojām nav atrisinātas. Sakarā ar medicīniskām problēmām tiesības sargājošās iestādes norāda, ka viņi ir nobežījušies par viņa drošību. Viljams Makastlens pēdējo reizi tika redzēts Keilorana apkaimē ap 11:00 27. februārī, dodoties nezināmā virzienā. 68 gadus vecais vīrietis ir aprakstīts kā baltais vīrietis ar zilām acīm un baltpelēkiem matiem. Viņa augums ir 5 pēdas 11 colus un svars apmēram 160 mārciņas. Ir zināms, ka viņš valkā recepšu brilles. Informāciju par atrašanās vietu un šī gadījuma apstākļiem var nodot pazudušo personu nodaļai pa tālruni 1505 468 707 070. Numur 2. Marija Denise Lanza ir dzimusi 1964. gada septembrī. Līdz 2004 gadam viņai bija 2 pieauguši bērni, un viņa dzīvoja Maršalā, Mičiganā, kopā ar savu ģimeni. Tajā pašā gadā viņas vecāki pārcēlās un apmetās uz dzīvi Kalifornijā. Viņas māte Anīta vēlējās, lai meita pārceltos uz rietumiem kopā ar viņiem, taču viņa vēlējās palikt Mičiganā, jo gatavojās kļūt par vecmāmiņu. 39 gadus vecā sieviete dzīvoja dzīvoklī Arm ielas 1200 kvartālā Maršalā. Viņa tur dzīvoja kopā ar savu līgavaini, Kristoferu Lūku Pratu. Tikai 2 dienas pēc tam, kad viņas vecāki pārcēlās uz Kaliforniju, Mērija pazuda no savām mājām pēc strīda ar Kristoferu. Viņa pēdējo reizi redzēja starp 22:00 un 22:30 2004. gada 12. martā. Pēc viņas līgavaini teiktā, viņa viņam pateica, ka dosies pastaigā, un viņš vēroja, kā viņa devās uz viņu kompleksa nojuma automašīnām. Pēc tam viņa pazuda tumsā. Mērija tajā vakarā neatgriezās mājās, un kopš tā laika viņa nav redzēta vai dzirdēta. 2 dienas pēc tam, kad viņa pēdējo reizi tika redzēta, Kristofers piezvanīja savas līgavas ģimenei Kalifornijā un jautāja, vai viņa nav devusies turp. Zvans neapšaubāmi satrauca ģimeni, kura nebija redzējusi Mēriju kopš aizbraukšanas no Mičiganas. Šis satraucošais zvans lika pazudušās sievietes brālim sazināties ar Maršalas policijas departamentu un ziņot par viņas pazušanu. Tiesības sargājošanas iestādes nekavējoties uzsāka izmeklēšanu, kas viņus aizved uz Mērijas kopīgo dzīvokli. Tur viņa atklāja, ka aizejot, viņa bija atstājusi savas atslēgas, mobilo tālruni, sadarināšanās gredzenu, drēbes un savu Dodge Durango automašīnu. Tomēr mājās nebija viņas baltās sietiņas somiņas, kur pēc Kristofora teiktā viņa tajā vakarā paņēma līdzi. Kopš tās nakts nevienā no Marijas kontiem nav bijusi nekāda aktivitāte.
Izmeklētāji pārskatīja vairākas stundas ilgu novērošanas kameru ierakstu, un viena kamera pie Maršala ballīšu veikala fiksēja Mariju ap 18:30. 12. martā, dažas stundas pirms pazušanas. Ģimene vēlāk nolīga privātdetektīvu, kurš noskaidroja, ka Marija bija devusies uz ballīšu veikalu pirms tikšanās ar savu līgavaini tuvējā salonā. Tiek apgalvots, ka liecinieki dzirdēja, kā pāris strīdējās un abi drīz pēc tam aizgāja. Tiek apgalvots, ka viņa bija sarunājusi tikties ar draudzeni tajā vakarā, taču, kad draudzene atbrauc viņai pakaļ, Kristofers uzstāja, ka Marija vairs nav pieejama. Likumsargi izmantoja kinologu vienības, kuras spēja izsekot smaržas pēdām līdz tuvējai viesnīcai. Taču izņemot šo, nekas vairāk netika atrasts. Kristofers ir pārtraucis sazināties ar likumsargiem, un pēc savas līgavas pazušanas viņš tika notiesāts par vairākiem noziegumiem, kas nebija saistīti ar viņas lietu. Viņš tika atbrīvots nosacīti 2013. gadā pēc tam, kad bija izcietis tikai 6 gadus par noziedzīgu nodarījumu, vardarbību ģimenē, nelikumīgu brīvības atņemšanu un iejaukšanos sakaru ierīcē. Viņš ir atzīts par personu, kas interesē izmeklētājus šajā lietā, taču oficiālajos ziņojumos viņš nav nosaukts par aizdomās turēto. Tiek turētas aizdomas par noziedzīgu nodarījumu Marijas Lences pazušanā, kura joprojām nav atrasta. Viņa ir klasificēta kā apdraudēta un bezvēsts pazudusi, un viņas lieta joprojām nav atrisināta. 39 gadus vecajai sievietei bija brūni mati un brūnas acis. Viņas augums bija 5 pēdas, 6 colas, un viņa svēra apmēram 160 mārciņas. Viņai bija caurdurtas ausis un nabas piercings. Viņai uz kreisās rokas ir izteikta rēta, kas radusies pēc poliomielīta vakcinācijas, un tika teikts, ka viņa valkāja brūnas brilles lasīšanai. Viņas labās auss lipiņa ir saplēsta, un ziņots, ka pēdējo reizi viņa bija redzēta valkājot zilu slimnīcas formas kreku ar vai nu rotaļlāča vai sūklīša boba attēliem. Tumši zilas formas bikses, uzvelkams kedas, brūnu jaku un nesa līdzi baltu sietveida somiņu. Informāciju par viņas atrašanās vietu var nodot Maršalas policijas departamentam pa tālruni 269 781 2596. Seks. Numur 1. Craigs Steves Kinners piedzima 1961. gada 9. maijā, un 2004. gadā viņš bija precējies un dzīvoja Misūrī. Turklāt par viņa pagātni un personīgo vēsturi nav zināms daudz, un nākamie dokumentētie notikumi ir viņa pēkšņā pazušana, kas atstāja ģimeni sagrautu, meklējot mīļoto cilvēku. Tas notika 2004. gada 13. martā, kad 42 gadus vecais vīrietis devās uz Fremontas ielas 700. kvartālā Vašingtonā, Misūrī štatā, lai apciemotu savu māti. Pēc dažām stundām, ko pavadīja ciemojoties, Craigs pameta savas mātes māju un teica viņai, ka dosies uz upi, lai izklaidētos, lecot ūdenī. Viņš piezvanīja savai sievai un pateica viņai to pašu. Upe, par kuru viņš runāja, bija Misūri upe, kas atrodas aptuveni pusjūdzi uz ziemeļaustrumiem no Fremontas ielas. Craigs atstāja visas savas personīgās mantas pie mātes un devās prom, taču nav zināms, vai viņš jebkad nonāca pie upes, vai arī patiešām bija iecerējis turp doties. Neviens viņu kopš tā laika nav redzējis vai saņēmis no viņa kādu ziņu. Kad viņš tajā vakarā neatgriezās mājās, viņš nekavējoties tika ziņots Vašingtonas policijas departamentam par viņa pazušanu. Saprotot, ka pazudušais vīrietis varētu būt briesmās, nekavējoties tika uzsākta meklēšanas un glābšanas operācija, taču varas iestādes nekur nespēja atrast nekādas viņa pēdas. Apstākļi ap viņa pazušanu nav skaidri, un Craiga atrašanās vieta joprojām nav zināma. Tiesību sargājošās iestādes kopš tā laika viņu ir iekļāvušas apdraudēto un pazudušo personu sarakstā, un viņa lieta joprojām nav atrisināta. Neskatoties uz aicinājumiem sabiedrībai sniegt jebkādu informāciju, kas varētu palīdzēt šajā lietā, nekādi pavadieni nav parādījušies, un ģimene ir palikusi sagrauta šī pārdzīvojuma dēļ. Craigs Kinners ir aprakstīts kā cilvēks ar brūniem matiem un zilām acīm. Viņa augums ir aptuveni 165 cm garš un sver apmēram 61 kg. Viņam ir tetovējumi uz labā plaukstas locītavas, labā pleca un vairākās cikās vietās. Pazudušā vīrieša mātes teiktā, viņš pēdējo reizi redzēts valkājam zilus džinsus, tirkīza krāsas sporta kreklu un bēšas krāsas cepuri. Informāciju par viņa atrašanās vietu var nodot Vašingtonas policijas departamentam pa tālruni 636 930 1057. Liels paldies jums visiem par skatīšanos! Ja jums patika šis video, noteikti nospiediet patīk pogu. Tāpat neaizmirstiet abonēt un nospiest zvaniņu, lai vienmēr būtu lietas kursā par visiem mūsu turpmākajiem video. Bet mans vārds ir Top 5 Unknowns, un es tiksimies ar jums nākamajā reizē.